Kāda ir galvenā iemesla, kāpēc gados veciem pacientiem sāp ceļi? Šeit tas ir minēts, ir viens galvenais iemesls. Tas ir saistīts ar skrimšļu bojājumiem. Ar gadiem, tāpat kā mašīnas riepām, kad protektors nodilst, arī skrimslis nodilst. Un sākās kaulu berzēšanās vienam gar otru. Kad kauls beržās viens gar otru, radās sāpes un iekaisums. Un līdz ar to pacients sāk sūdzēties par hroniskām sāpēm ceļu locītavā. Ko darīt? Protams, viens no variantiem ir lietot atsāpināšanas medikaments, bet jūs ziniet, ilgstošu atsāpināšanas medikamentu lietošana arī nav pārāk veselīga. Tāpēc mēs piedāvājam akupresūras ortozes ceļu locītavai. Priekš gados veciem pacientiem es piedāvāju lielo akupresūras ortozi ceļu locītavai. Tā palīdzēs mazināt sāpes un staigāšana būs komfortablāka. Ortozes ir elastīgs un mīksts un neierobežos kustības ceļu locītavā, kas ir ļoti, ļoti svarīgi. Jo jūs vairāk kustaties, jo novecošanas process palēninās. Protams, viņš nav atgriezenisks, bet viņš paliek lēnāks. Lietojiet akupresūras ortozes ceļu locītavai un izvairieties no ķirurģijas ilgāku laiku. Ar jums dr. Mertens un akupresūras ortozes.